Nu jau apkurss sezona kādu laiku ir sākusies, tāpēc es nolēmu izstāstīt par viedajām termogalvām, kas var palīdzēt ietaupīt uz apkurss rēķiniem vai pat savā ziņā uzlabot kaut kādu dzīves kvalitāti. Tad īsumā ar savām santehnikas zināšanām mēģināšu izstāstīt, kā tas šobrīd notiek. Tātad pie radiatora mums ir vārsts, mums ir termogalva, ar kuru mēs regulējam šo vārstu, un tad ir pats radiators. Šobrīd termogalva ir uz sešanieka, tātad vārsts ir pilnībā atvērts, un caur radiatoru plus siltais ūdens, kā rezultātā tiek apsildīta istaba. Manuāli mēs viņu varam aizgriezt ciet pilnībā, un siltais ūdens pārtrauks cirkulēt, un arī apsilde tiks pārtraukta. Šajā istabā man jau ir uzstādīta viedā termogalva. Tātad sistēma ir tieši tāda pati, ir radiators, vārsts un tad šī viedā termogalva. Atšķirība ir tikai tāda, ka tā ir elektroniska, tātad manuāli arī, protams, var mainīt, bet iekšā ir elektromotors, kurš tad regulē vārsta atvērumu. Tad kāda ir atšķirība? Šeit mēs negluži manuāli grozām un meklējam to ideālo temperatūru, bet viņā ir arī termometrs, un mēs iestatām tad, kādu temperatūru mēs vēlamies istabā. Šobrīd, piemēram, 20 grādus. Un tad viņa mēģina, regulējot vārsta atvērumu, uzsildīt istabu līdz tādai temperatūrai, un ja pārsniedz, tad jau viņa sāk vērt ciet vārstu, vai arī nepieciešamības gadījumā atkal tad viņu atver vaļā. Īsumā par pašu viedo termogalvu. Tātad tā ir tujas termogalva. Es teiktu, no lētā gala salīdzina ar citiem piedāvājumiem. Tātad šāda viena gabalā maksā 50 eiro. Nu jau man viņa ir kādus 2 gadus. Neesmu arī mainījis baterijas, tad strādā uz 2 baterijām. Vēl joprojām. Tātad manuāli arī varam pie pašas termogalvas mainīt režīmus, iestatīt attiecīgo temperatūru. Tātad regulējam temperatūru, mainām dažādus režīmus, kas iestatīti telefonā. Un jā, protams, galvenais, mēs varam viņu kontrolēt ar telefonu, veidot dažādas zonas, piemēram, naktī, lai temperatūra ir zemāka. Vai, piemēram, ka vispār dodamies prom no mājas, iespējams, ja ir vairāk šādas termogalvas ar vienu pogas spiedienu, visām iestatīt attiecīgi temperatūru, piemēram, 16 grādus, lai uztur telpās, kamēr esat projām. Es sākumā minēju par apkurss rēķinu ietaupījumu, par iespējamu dzīves kvalitātes uzlabošanu, bet kur tad tas ir? Kā jau rādīja, viedajām termogalvām var iestatīt temperatūru. Nav nepieciešamība skraidīt pa istabām un visu laiku regulēt termogalvu. Tas gan uzlabo dzīves kvalitāti, gan savā veidā arī taupa resursus, nepārsildot telpas. Nākamais ir automatizācija. Tātad ar telefonu lietotni mēs varam dažādos laikos iestatīt dažādas temperatūras, kā arī, piemēram, naktī. Dažos pētījumos jau pierādīts, ka naktī labāks miegs ir vēsākā telpā, un tas arī, protams, palīdz ietaupīt resursus. Kā pēdējais jāmin, tā būtu attālināta kontrole. Tātad gan var manuāli regulēt, gan arī var kontrolēt ar telefonu aplikāciju. Tātad mēs ar vienu pogas spiedienu varam visās telpās uzreiz atslēgt apsildi. Kā arī, ja aizmirstam, izejot no mājas, mēs to varam izdarīt attālināti, tādā veidā arī taupot resursus. Protams, arī, piemēram, ja mēs esam vairākas dienas prom no mājas, pirms mēs braucam mājās, mēs varam ieslēgt atkal apsildi, lai jau telpas ir uzsūlušas un komfortablas. Viedajām termogalvām ir vēl citas funkcijas, kas, manuprāt, nav tik svarīgas, bet, piemēram, ir tādas kā logu atvēršanas detektēšana, pretaizcelšana un vēl citas. Cerams, ka uzzinājāt ko jaunu, un ja jums patika, tad nospiediet to like pogu.